Nu, tagad jau, kā saka, man tur ir viens darbs, kur arī kukainīts ir nomiris tušā. Tā kā es varu teikt, pārfrāzējot Ziedoņa teikto, iemācies sauli kukainīt, iemācies tušu kukainīt. Jo es noklāju to lielo laukumu vakarā ar tušu, viņš žuva un pa nakti bija kukainīts. Iekāpis tušā, izgājis to celiņu uz malu, mēģinādams izglābties, bet pusceļā nomiris. Un tā arī sastīnas. Es pēc tam nolekoju. Un tad man radās doma to kukainīti, jeb šo kukainīšu tēlu, izmantot arī citur. Nu, tā būtu tā pirmā analoģija, protams, ir tā, ka tas ir vai nu kaut kur dzintarā vai akmenī atstājis savas pēdas, ir atstājis kāds sens kukainīts vai nospiedumi vai arī kaut kas ļoti naturāls pretstatā tavam zīmējumam un salikt kopā to dabas veidojumu un arī tavas rokas zīmējumu.